sociālos mēdījus tagad plaši izmanto visdažādāki cilvēki, arī īpaši. Zem īpašiem cilvēkiem es izprātu cilvēkus ar veselības problēmu, piemēram, tādus, kā mans jaunākais brālis. Viņam ir Dauna sindroms. Īsumā paskaidrojot, viņš attīstas nedaudz lēnāk nekā vienaudži. Neskatoties uz savu īpašību, viņš diezgan ātri iemācies lietot internetu, un tagad es bieži vēroju, ka viņš skatās multfilmas un īsus klipiņus YouTube, cenšas sarunāties ar vecāku māsu un viņas bērniem caur Skype un spēlē visdažādākas online spēles. Bet tādus bērnus vajag stingri ierobežot internetu lietošanu. Viņiem ir nepieciešams sazināties ar cilvēkiem tiešsaistē, lai attīstītos viņu sociālas iemaņas, jo tādiem bērniem grūti iedziļināties mūsu ierastajā dzīve savas īpašības dēļ. Lai atrautu viņu no datora, es izmantoju visdažādākas aktivitātes. Dzīvojot laukos, mēs bieži gājām pastaigās un piedalāmies visdažādākos pasākumos, kuri notiek mūsu pagasta vai ārpus tā.